Emocionālā autoritāte. Šī ir izplatītākā autoritāte starp visām. Tā rūpīgi apaļojot, varētu teikt, ka pusei populācijas šī ir viņu autoritāte. Proti, ja emociju centrs tavā kartē ir iekrāsots, tad skaidrs kā diena, ka tā ir emocionālā autoritāte. Un ko tas nozīmē? Man pašai ir emocionāla autoritāte, tāpēc es šeit noteikti varu arī runāt no savas pieredzes un stāstīt, kā es to izjūtu un kā es to redzu un kā tas darbojas dzīvē. Un man arī ir, man liekas, diezgan izaicinoši kaut kādā ziņā ar šo autoritāti, ņemot vērā manu pārējo dizainu un arī to pašu manu astroloģiju. Un tāpēc arī šeit es gribu uzsvērt atkal, ka ir liela nozīme, kas vēl notiek tavā dizainā, kas vēl notiek tavā kartē, un vienmēr interesanti pielikt klāt arī šos slāņus no citām zināšanām, pat ja mēs neskatāmies tikai tīru cilvēka dizainu. Nu, lūk, un ko tad nozīmē tā sekošana savam vilnim, viņa izdzīvošana, skaidrības iegūšana. Tātad biznesa valodā mēs sakam, ka ir jāsagaida skaidrība. Un tā skaidrība, tā ir tieši šī emocionālā skaidrība. Tātad tu esi cilvēks pēc būtības, kuram ir jāklausās savās sajūtās. Bet emocijas ir ļoti interesantas, jo varētu teikt tā, ka tagadnes mirklī ar emocijām nekad nevar būt īsti pārliecināts. Ja? Tagadnes mirklī taisnība vienkārši neeksistē. Jo emocijas tevī var radīt kaut kādas ļoti augstas un sakāpinātas izjūtas, ko mēs saucam par tādu viļņa augšu, tu esi tādā, kā mēs sakam, high vibe, uz tāda hypā, ja mēs vēl tādu vārdu izmantojam, kas galīgi nav latviešu vārds, bet tādā sarunu valodā mēs sakam, es tur tādā ritīgā hypā par kaut ko, tur par kaut ko beigas, respektīvi beigas sapriecājies, tas nozīmē ļoti sapriecājies. Un tad, kad tu par kaut ko ļoti, ļoti sapriecājies, tad visticamākais, ka tev visam gribās teikt jā, jo viss izklausās tik aizraujoši, viss izklausās tik, es esmu gatavs mēsties šajā piedzīvojumā, Bet stāsts ir tāds, ka tajā lielajā sajūsmā tur nav skaidrības. Un kas notiek ar šo sajūsmu bieži vien pēc dažām stundām vai nākamajā rītā, pēkšņi no šīs augstās, priekpilnās, burvīgās emocijas cilvēks, kuram ir emocionāla autoritāte, viņš var aiziet pilnīgi pretējā grāvī, pilnīgi pretējā sajūtā. Viņš var aiziet sajūtā, kuram viņam pēkšņi liekas, ka viss ir slikti, tā kā es neko negribu, man neko nevajag, un, vienalga, kas kurā situācijā ir tas pretējais grāvis, bet tā tad ir šīs viļņa lejas, kur mēs bieži vien uz pasauli paskatāmies tādu depresīvāku un pesimistiskāku aci, un ko es gribu teikt, arī tas nav īstais mirklis, kad pieņemt lēmumu, jo arī tur tavas emocijas, var teikt, tā kā aizmiglo tavu, patieso to lēmumu pieņemšanu, kā tev tas lēmums būtu jāpieņem. Un ko tad nozīmē tā skaidrība? Tā skaidrība nozīmē tieši to, ka tev ir jāizdzīvo šie emociju viļņi, jo emocijas vienmēr viņas nāk kaut kādos viļņos, un patiesībā tie viļņi arī ir tiek konkrētāk izdalīti cilvēka dizainā atkarībā tieši no tā, kas definē to tavu emociju centru. Ja tavs emociju centrs ir definēts, tas nozīmē, ka tur ir kaut kāds kanāls, kas viņu savieno vai nu ar sakni, vai nu ar sakrālo, vai nu ar kaklu, un attiecīgi viņu tātad kaut kas ir definējis. Un kādam pat tur ir vairāki kanāli, respektīvi visi kanāli, kas iziet kanāli, kas tātad tavu emociju centru savieno ar vēl kaut ko. Kādam tur būs tikai viens, kādam būs vairāki, bet tur ir, pēc būtības tie viļņi, varētu teikt, ir tāds cilts vilnis, kas runā par kaut kādu vajadzību. Tad ir cilts vilnis, tas būs 37, 6 vārti un 49 vārti. Ja tev ir individuālais vilnis, tad tie ir tie kanāli, kas iziet no 22 vārtiem vai no 55 vārtiem. Un tas ir par tādu kaislību, Un tad ir kolektīvais vilnis, kas ir par tādām vēlmēm, ko es vēlos.
tie 36 vārti un 30 vārti. Bet es šeit neiešu tādos varbūt dziļāk skaidrot, bet vienkārši tā kā, lai ir izpratne, kad arī šīs emocijas katram cilvēkam balstoties tieši uz viņa konkrēto definīciju, varbūt ļoti atšķirīgas. Katrā ziņā tiem, kuriem ir, piemēram, vai 22 vārti definēti vai 55. Un īstenībā pat, ja tev nav, piemēram, šī autoritāte, es nezinu, vai kāds klausīsies, kuram pašam nav, bet varbūt kāds klausās par saviem draugiem, radiem, ja? Un mēs ieraugam, ka man šis centrs, piemēram, nav definēts, ja tā nav mana autoritāte, bet man, piemēram, tur 22 vai 55 vārti. Tad atkal, te mēs uzreiz zinām, ka šeit ir tādas emocijas, kur ir tādas ļoti pēkšņi kāpumi un pēkšņi kritumi, ja? Liekas tā kā, viss ok, es tā dzīvoju, tā kā mierīgi, un tad tā kā pēkšņi tāds kaut kāds emocijas pilnīgi uzšaujas tā kā kosmosā, ja? Vai arī tieši otrādi nokrīt tur kaut kādā riktīgā lejā, ja? Visaugstākās augšas un tā kā vispēkšņākie kāpumi un kritumi, ja? Tur ir, un tas ir pēc būtības visi cilvēki, kuriem 55 vai 22, viņiem ir ļoti svarīgi cienīt savu noskaņojumu par katru cenu. Man ir abi divi šie vārti. Man tieši manu autoritāti, tātad man šo centru definē tieši 12-22 kanāls, ja, kas ir bieži vien manifestoriem, ja, tieši emocionālajiem, tieši šis kanāls, viens no kanāliem, ja, kas skaitās manifestējošais kanāls. Un tas runā par šo spiedienu, izpaust emocijas, jā, un kurš var būt tātad ļoti sociāls un atvērts, un vienlaikus tā, ka nav noskaņojums, tā var būt ļoti antisociāls. Jā, var sakot, tur ir nianses, tas ir galvenais, ko es gribēju ievirpināt šajā stāstā, bet šis stāsts nebūs par tādām detaļām un smalki par visu, bet šis stāsts ir vispārīgi, ja, par šo autoritāti. Lūk, un ja tu saproti, ka tev arī ir šī autoritāte, lai vai kāds tev tas vilnis nebūtu skaidrs, ir viens tātad, ja tev šis centrs definēs, tu visu laiku dzīvo kaut kādās, tev ir kaut kādas savas emocijas, ja. Un pēc būtības tādā vienkāršā valodā runājot, gribās teikt, ka ir vienmēr jāklaus savām sajūtām. Ir vienmēr jāskatās, kā es šeit jūtos, kā es jūtos šajā darbā, kādas emocijas man ir raisa, ja, piemēram, iešana šo darbu vai šo cilvēku satikšana vai, vienalga, vai iet tur kaut kāds tev hobijs, ja, un tu tur dodies, un kādas sajūtas tas tev rada, ja, un tajā mirklī, ka tev ir jāizlemj, vai turpināt iet, vai neturpināt, vai turpināt šeit strādāt, vai neturpināt, ja, tad tev pēc būtības ir jāklausās savās sajūtās, un tās sajūtas tev ir jāievāc dati ilgtermiņā. Tu nevari tā kā paļauties viena slikta darba diena, atnāc mājās un saka, viss slikti, es eju prom no darba un nākamajā dienā, vai tajā pašā dienā jau ir viss bijis slikti, ir kaut kāds tur krahs emocionālais, un varbūt daudzas lietas ir savākušās vienkopus, ja kaut kas mājās, kaut kas darbā, kaut kas vēl tur, nezinu, pārdevēja, tā no rīta paskatījās uz tevi, un tad tu esi to atlūgumu uzlicis galdā. Bet tas nebūs enerģētiski pareizi, jo tu tātad sanāk, ka tu kaut kādu lēmumu izdari savā, tādā emociju karstumā, ja, vai kad ir tā viļņa tā leja, ja kaut kāda bedra, kad viss ir slikti, vai kaut kādā tādā ļoti lielā sajūsmas mirklī, ja, ka tu visam piekrīti, ja, un nākamajā dienā varbūt tev vispār liekas, kāpēc es piekritu. Un tā emocionālā skaidrība, tā skaidrības gūšana, tas ir par laiku. Tas vienmēr ir par laiku, ko tu sev iedod. Tev vienmēr ir tā kā jāizveido tāds kā, kaut kāda distance, ja, starp to mirkli, kur tev ir, nezinu, kaut kāds jautājums rodas, ja, par kaut kādu lēmumu, kur kāds tev kaut ko piedāvā, kāds tev kaut ko prasa, vai ja tu esi manifestors, ja, varbūt tu sajūti kaut kādu impulsu uz kaut ko, bet tev ir vēl jātiek skaidrībā. Manuprāt, ja tu esi tas manifestors vai iniciētājs, ja tā kā es ar emocionālu autoritāti, tas nav tā kā tik vienkārši, ja, ka tu tagad, man ir impulsi, es eju un es daru, nē, ja tu esi emocionālais, tu nevari tā vienkārši iet un darīt, tev ir arī jātiek tādā skaidrībā par to, vai tagad ir īstais laiks, un vai tā īstā sajūta ir par to, ja. Lūk, un tad, kad mēs ievācam šos datus, mēs zinām, kā mēs jūtamies tādā savā sajūsmas mirklī par šo kaut kādu jauno ideju vai šo lēmumu, ja? Mēs zinām, kā mēs jūtamies savā tādā zemākajā punktā par šo, un tikai tad, kad mums ir tie dati par tām viļņa augšām, viļņa lejām, mēs varam nonākt, tādā kā neitrālā pozīcijā pēc būtības un pieņemt šo lēmumu.
Un es arī vienmēr saku, ka tas vilnis, kā jau viļņi jūrā, ja mēs paskatāmies, viņi jau visu laiku viņi iet, viņi tur mierīgāk, viņi tur tādi trakākie visādi, bet viņi visu laiku viļņojas, jā. Un ar emocijām ir tieši tāpat. Patiesībā tāda 100% skaidrība bieži vien tiem, kam ir emocionāla autoritāte, var arī nebūt, jā. Protams, tiem cilvēkiem, kuriem paralēli ir arī tur, piemēram, tā kā ģeneratoriem, manifestējušiem ģeneratoriem, viņiem ir arī vēl vilkme, ja tas viņiem tur var, noteikti to savu artavu iedot. Kādam tur ir intuīcija, ja ļoti spēcīga uzreiz, kas arī tā kā jau saka, ja. Ja tev, piemēram, ir gan emociju centrs, gan liesas centrs definēts, jā, tev intuīcija arī ar tevi runās, bet tāpatās, jā, tu ņem vērā, ko saka tev intuīcija, bet vienlaikus iedod tāpat laiku, kā es saku, jāpārguļ ar katru lēmumu. Ja tu vari iedot 24 stundas lēmumu pieņemšanai, tad tas ir, labākais, ko tu vari savā labā izdarīt. Un, protams, atkal šeit mēs runājam par tādiem lielākiem lēmumiem, te mēs nerunājam par to, kur tev iet ēst pusdienas, ja vai ar ko tev iet ēst tās pusdienas. Tāpēc, kad, ja ir jāiet pusdienas, tad ir jāiet pusdienas, un negaidīs 24 stundas līdz nākamās dienas pusdienām. Varbūt kāds ir gatavs gaidīt, bet pēc būtības es gribu vienkārši uzsvērt, ka tas nav par tādiem maziem kaut kādiem dzīves lēmumiem. Lai gan, runājot par tādu ēšanu, kāds ļoti labs piemērs, man liekas, tad, kad cilvēks satiekās draugu kompānijā, kafejnīcā, un tad, kad ir jāizvēlās, ko pasūtīt, es teiktu tā, ka visi ilgāk domā tie, kuriem ir emocionālā autoritāte, jo viņiem ir burtiski tā kā jāsajūt, kā es varētu justies, ja sēdīšu to, kā es varētu justies, ja sēdīšu šito, ja? Un viņi tā kā nevar izlemt, tad ir neizlēmīgi, tā kā domā, ko, kā, ja? Bieži vien nevar izvēlēties. Un tad es vienmēr saku, pēc būtības, tu jau vari iepriekšējā dienā apskatīties to ēdienu karti tam restorānam, uz kuru tu dosies nākamajā dienā ar tiem saviem draugiem. Un tu vari iepriekšējā dienā apskatīties, izpētīt un jau apmēram tā kā sajust, ko tu varētu gribēt. Respektīvi, tu iepazīsties. Protams, ka tu nevari te iepriekšējā dienā izdomāt, ko tu gribēsi nākamajā dienā visticamākais. Bet tad, kad tu tie nākamajā dienā aizies uz to restorānu, tad tev būs jau lielāka skaidrība, tāpēc, ka tu jau iepriekšējā dienā būs skatījies to ēdienkartē, mirklī varbūt tev ir licies, ka tu, visticamākais varētu ēst tur, tā kā izdomās, kas ir tavs varbūt tāds iecienītākais ēdiens, ja, bet tajā mirklī, ka tu tur esi, tu vari jau pieņemt to lēmumu, piemēram, skaidrāk. Tā kā šo arī noteikti var izmantot arī uz tādām vienkāršākām lietām. Un manuprāt, nevienam nekad nepatīk gaidīt uz to vienīgo cilvēku, kurš visi ir pasūtījuši, un tas viens cilvēks vienkārši nevar izdomāt, jo parasti jau galdiņus apkalpo. Vienu galdiņu tā kā cenšas visiem vienlaicīgi to ēdienu servēt uz tā galda, vai ne? Lūk, tā kā... Un šo ir ļoti interesanti arī ņemt vērā un apzināties, ka tie, kuriem ir emocionāla autoritāte, viņi tiešām viņi domās ilgāk. Un vajag ļaut viņiem to darīt, jo bieži vien šiem cilvēkiem ir tas spiediens, ka viņiem jau, tīpaši, piemēram, ir atvērta sakne, ja, tad viņam liekas, man ir ātrāk jāizdomā, visi jau ir izdomājuši, man ir ātrāk jāizdomā, ja. Atvērta sakne uzreiz arī liks par sevi manīt. Tāpēc, kā jau es saku, ir vienmēr jāskatās, kā tas viss kopumā mūsu tās kartes izspēlējas, bet vienlaikus ir forši tā kā arī apzināties par to, cik dažādas ir šīs autoritātes un pēc būtības. Ja tu šo klausies un saproti, ka tev ir emocionāla autoritāte, noteikti paklausies arī par citām autoritātēm. Tāpēc, ka tu sapratīsi, ka ir cilvēki, kuri tiešām var ātri pieņemt lēmumu, un ir cilvēki, kuri nevar. Un pēc būtības es teiktu, ka šī autoritāte ir tā, kurai ir ilgāk jādomā. Ja? Tu nevari pieņemt ātri lēmumu, tu vienkārši to nevari. Un, protams, tu to drīksti darīt, bet ko nozīmē eksperiments? Eksperiments ir tas, ka tu mēģini šo paskatīties uz šo vienkārši dzīvēm praksē, kā tas realitātē tev strādā. Jo tikai tad, kad tu eksperimentēsi ar savu autoritāti, tu tiešām kaut ko par to iemācīsies un līdz galam izpratīsi, jo tikai tad, kad tu gaidi, tu vari ieraudzīt, kāds spēks patiesībā slēpjas tajā gaidīšanā. Un tikai tad varbūt tu pat nezini, ko nozīmē tā skaidrība, tāpēc, ka tu nekad neesi tev devis laiku. Un tajā mūsdienu skrienošajā laikmetā, kur visiem vajag atbildes tagad, tūlīt, pēc 5 minūtēm, katrs tev var piezvanīt, tā kā zvana attālumā, ja? Piezvana, jā vai nē, saki, tev ir emocionāla autoritāte. Un ja tev ir emocionāla autoritāte, tad tu nevari dot uzreiz atbildi, bet tas conditionings, ja, tā ietekme, tā sabiedrības uzliktā ietekme ir tieši tāda, ka visi gaida atbildes tagad un tūlīt un uzreiz, bet 50% sabiedrības nemaz nevar iedot savu atbildi uzreiz. Un tāpēc vienmēr saku tā, tur, kur tev ir iespēja, ja, tur vienkārši nepaļaujies šim sabiedrības spiedienam un klausies sevī.
Un zini, tad, kad tev ir tā apzinātība, ka tev vajag to laiku, lai izdomātu, lai apdomātu, lai sajustu, dot sev to laiku. Un informēt citus, ja tu esi manifestors, informēt citus par to, ka tev ir vajadzīgs laiks. Vienalga, vai tu esi manifestors vai neesi. Vienkārši, piemēram, saki, tev kāds kaut ko piedāvā, jā? Piemēram, tu esi projektors, tev kāds kaut ko piedāvā, tu esi emocionāls projektors. Un tur ir tā atzinība, tur viss ir un ir tas piedāvājums, ko tu tik ilgi gaidi. Un, protams, ka būs tāds, es gribu uzreiz teikt jā vai ne. Un varbūt, zin kā liekas, ja es uzreiz nepateikšu, jā, es pazaudēšu, es tik ilgi gaidīju šo ielūgumu, un tagad viņš nāk, un man tagad ir vēl jāgaida kaut kas, jā, vēl jāgaida. Bet tajā mirklī tu vari tam cilvēkam teikt, ka tev tas izklausās ļoti labi, tev gribās teikt jā, bet, man tur vēl jāsaliek lietas pa plauktiņiem, jā, es tev došu atbildi rītdien. Līdz pulkstenis, tur, es nezinu, tu vari pateikt laiku līdz 12, līdz 3, lai tas otrs cilvēks otrā pusē zina, ja? Tīpaši, ja tas ir kaut kāds, piemēram, manifestors vai manifestējušais ģenerators, kurš arī grib visas atbildes ātri, ja? Tad, tev ir iespēja šo manifestoru, piemēram, noinformēt, ja? Ka tu dosi ziņu, bet rītdien, ja? Bet tu jau tā kā viņam lietas saprast, ka jā, tu vari iedot tos pirmo sajūtu par to, bet, ka tas nav tā kā tavs gala vārds. Vienkārši tā kā pateikt, man pirmā sajūta saka jā. Vai arī kādreiz tev ir tā, mana pirmā sajūta saka nē, bet es padomāšu. Un esi atklāts, ja, pret tiem cilvēkiem apkārt. Pasaki to savu pirmo sajūtu, un arī tas citus radinās pie tā, viņai jau vienmēr pirmā sajūta ir tur jā, vai arī viņai vienmēr pirmā sajūta ir nē, bet pēc tam jau viņa tā kā piekrīt, ja. Tāpēc, kad tā viņa vai viņš, ja, iedodot sev to laiku, viņš nokļūst tajā skaidrībā. Lūk, un arī, ja tev ir apkārt cilvēki, tuvinieki, bērni, ja, kuriem ir šī emocionāla autoritāte, pēc būtības bērniem mums tā autoritāte nav tā kā baigi jāmāca, viņi, katrs īstenībā cilvēks pats patiesībā jau, ja mēs nepakļautos tai ietekmei sabiedrības, mēs ļoti labi izdzīvojam to savu dizainu. Un tāpēc bērni, viņi arī parasti izdzīvo to savu dizainu. Bet tad, kad tu esi vecāks un tev ir bērns, kuram emocionāla autoritāte, tu ņem vērā, ka tu nevari tam bērnam tā kā ātri prasīt kaut ko tā kā pēdējā mirklī, tagad tūlīt izlem, ja? Īpaši abi vecāki ir tādi, piemēram, intuitīvie, ja? Abi vecāki ātri vai kaut kādi tādi vilkmes, ja, sakrālie. Un bērns ir emocionālais, tam bērnam vajadzēs apdomāt. Un burtiski, kā to izmantot praktiski, es nezinu, jūs braucat ceļojumā, ja? Par to pašu ēšanu. Varbūt jūs esat divi kaut kādi vilkmes vecāki, kuriem vēl piedevām ir kaut kāda strateģiskā aktīvā smadzeņa, kuriem vajag ēst noteiktos laikos un bez ēšanas, ja tā kā nebūs pāds, būs ļoti neapmierināts, jā. Bet ir šis bērns, kurš varbūt ir projektors, kurš ir emocionāls, kurš ir tur pasīvās smadzenes, jā, viņš tā kā, viņam tā kā pāēdīs tur 12, pāēdīs 2, kāda starpība, jā. Nejutīs, ja viņam ir kaut kas interesants, ko darīt, viņš tur par to ēšanu pat nedomās, jā. Un ja jūs braucat ceļojumā, tad nevajag radīt bērnam šo spiedienu, kur ir kafūzes, kur mēs apstājamies, tā, ko tu ēdīs, mēs gribam ēst, mēs gribam pasūtīt, davai izdomā, ja? Tu jau laicīgi, tā kā var teikt, mēs drīz kaut kur apstāsimies paēst. Kā tev liekas, ko tu gribētu ēst? Man liekas, bērnam jau ir parasti standarts, ka viņi grib vai tur tos frī, vai tos savus makaronus, vai kaut ko tādu, kas ir, var sakot, visneveselīgākais visā ēdienkartē. Parasti to grib bērni, man liekas, ja? Un parasti jau tas piedāvājums kaut kādās tādās, nezinu, šādos gados, kaut kur jau, tā kā viss ir līdzīgs, ja? Daudz maz. Un pēc būtības, tu tam bērnam, tu jau viņam vari tā kā likt padomāt par to, ja? Ko viņš varētu gribēt, jau likt tā kā padomāt par to ēšanu, tā kā gatavoties, lai viņš jau tā kā var sakot, tā kā iesildīt viņu kaut kādām situācijām. Labi, tas ēšana varbūt, es nezinu, vai tas bija tas labākais piemērs, bet vienalga, tu, piemēram, esi izdomājis bērnu, nezinu, brauc, piemēram, pie vecākiem, un tu zini, ka tavs bērns varbūt, nezinu, 5-gadīgs bērns, piemēram, ja? Un citreiz viņš tā kā labprāt grib palikt pie tiem vecvecākiem. Un varbūt ir situācija, ka tu varbūt tā kā neplāno to bērnu atstāt, bet tu zini, ka varbūt arī varētu, ja viņš gribētu. Respektīvi, tā kā ir tāds, kā būs, tā būs. Ja tu tur tā kā plūsti, ja, un tad un tajā pašā vakarā, ja, kad ir jādodas prom, tur tā vecmāmiņa saka, vai tad mans mīļais mazbērniņš nepaliks pie manis šodien? Varētu taču palikt vienu naktsniņu. Un tad tas mīļais mazbērniņš, ja, viņš tajā mirklī, jā, mamma,
es gribu palikt, ja tā ritīgi sapriecājas, un viņš saka, jā, es gribu palikt, bet ja viņš ir emocionālais, jā, viņš var teikt, ka viņš grib palikt, jūs viņu atstājat aizbrauc, un pēc stundas viņš jau raud un saka, es gribu mājās, es nepaņēmu tur savu mazo zaķīti vai lācīti vai vēl kaut ko, jā, jo viņš nebija tā kā domājis, par to viņš nebija tam gatavojies, bet tad, kad jūs, piemēram, jau braucot pie tās vecmāmiņas, tā kā paprasat tam bērnam, vai tu gribēsi šodien varbūt palikt pie, vecmāmiņas? Un tad tas bērns, viņš tā kā pirmajā mirklī var pateikt, tā kā, jā, es gribēšu. Un tad jūs ciemojaties, viņš var atnākt pēc kādām, tajā ciemošanas laikā atnākt, māma, es tomēr braukšu mājās, labi. Jā, viņš tā kā saka, ka viņš tā kā ir pārdomājis, ka viņš brauks mājās. Un tā, labi, tu saka, labi, tu vēl domā, tev ir laiks, jā. Un tad paiet vēl tās 3 stundas, un tas bērns saka, tagad ir jābrauc, jā, viņš tā, nē, zini, māma, es tomēr palikšu. Ja? Vai arī tu viņam vēl pasaki, bet klausies, tu nepaņēmi savu to mīļmantiņu līdzi. Un arī tas bērns, viņš jau tā padomā, jā, es nepaņēmu, bet vai es bez tās mantiņas varēšu iztikt? Jā, īstenībā jau manai mantiņai nekas nenotiks arī, ja viņa paliks viena pati bez manis kādu dienu mājās un es palikšu pie vecmāmiņas. Ja? Respektīvi, tad, kad tu zini, ka tavam bērnam ir šī emocionāla autoritāte, tu viņu vari visādos veidos tā kā nesteidzinot, sagatavot kaut kādai lēmumu pieņemšanai laicīgi. Ja? Un tev nav viņam tā kā jāstāsta, zini, bērniņi, tev ir emocionālā autoritāte pēc cilvēka dizaina. Tev nevajag steigties ar saviem lēmumiem. Nevajag skaidrot to cilvēkiem, kuriem tas neinteresē, un kur vēl bērniem, kuriem vispār būs tas, mamma, ko tu tur man tagad stāsti, ja? Vajag to vienkārši tādā, arī, piemēram, kad mēs domājam par to, kā izstāstīt tur, es nezinu, skolotājiem vai tur bērnu dārza audzinātājiem par savu bērnu, arī mums nav jāstāsta, kas viņam tur ir pēc dizaina. Mēs vienkārši varam izstāstīt, viņiem patīk laicīgi zināt, viņiem patīk tur tas vai šit, ja? Tādā vienkāršā veidā visas tās lietas arī var pasniegt. Lūk, šis ir, man liekas, būs visgarākais ieraksts no visiem. Jo par šo man arī ir daudziem ar ko teikt un tās pārdomas. Un kas ir interesanti, piemēram, tā kā man no pieredzes arī tāds stāsts, kā es saku, esmu diezgan impulsīva pēc būtības, ja tīri astroloģiski, ja mēs paskatāmies par manām emocijām. Par emocijām vispār atbild mēnesi. Un tad ir vienmēr arī interesanti, ja tu esi emocionāli autoritāte, apstīties, ko tava astroloģija runā par tām emocijām, ja? Un es savās emocijās esmu tāda diezgan impulsīva, ekspresīva, es varu ātri aizsvilties, sadusmoties, tikpat ātri var nomierināties, bet tas droši vien ar manu tipu kā iniciātoru arī tā interesanti iet kopā, ja? Šis mēnesis aunā, bet redz, un līdz ar to es vienmēr esmu diezgan ātri pieņēmis tos lēmumus, ja? Un varbūt arī pat man varbūt, es nezinu, vai man nav varbūt tāda neviens astrologs teicis, par lēmumu pieņemšanu astrologu, nezinu, vai viņas par to stāsta, ja? Bet, varētu tā kā teikt, ka ņemot vērā, kad emocijas ietekmē mūsu lēmumus, ja? Varētu, astrologs varētu pateikt, tu ļoti impulsīvi tur rīkojies, ja? Un es varētu māt ar galvu un teikt, jā, tā ir, ja? Bet vai tas man ir pareizi enerģētiski? Zinot savu cilvēka dizainu, tu saproti, ja, kad īstenībā tavs pareizais veids, pat ja tu esi ļoti impulsīvs pēc savas astroloģijas, tev tomēr jādod sev laiks. Un tad, kad es to zinu, es pirmkārt apzinos, ka man ir izaicinošāk būt pacietīgai, jo pēc savas astroloģijas es neesmu pacietīga. Ja? Arī manifestors, viņš grib ātri lietas, viņš jau gribēja vakar, ja? Kur tu šodien jau pa vēlu? un tāpēc tas ir interesanti, ja, kā tās visas daļas iet kopā. Un tāpēc, kad es sāku šo reāli likt praksē un tā kā skatīties, kas notiek, kad es, piemēram, nezinu, man kāds dod kaut kādu, nezinu, grafiskā dizaina piedāvājumu, ja prasa, vai es tur varu palīdzēt, tur uztaisīt vai izdarīt. Un kādreiz es vienmēr, jā, labi, jā, tur kā lieka nauda, nekad nav lieka, jā. Kādreiz, ja tu visam saki, jā, jo paliec vecāks, jo vairāk sāk novērtēt savu laiku, un tad, kad, protams, arī tev ģimene ir un vispārējais, tad jau tas viss kļūst tā kā savādāk. Bet tad es tiešām ieraudzīju to atšķirību, kas notiek, kad es nesaku uzreiz jā, kad es sev ļauju apdomāt. Un kad es saku, es paskatīšos savā plānā, es padomāšu, un es tev došu ziņu, ja? Un es nesaku, es tev došu ziņu rīt. Man ir bijuši cilvēki, kuriem es saku, zini, ka es tev pēc, piemēram, tur kaut kāds projekts, varbūt, kurš nav tāds beig degošais, ja? Kaut gan, parasti jau visiem viss ir degoši, visiem jau visu vajadzēja vakar, tad, bet, ir reizes, ja kāds tā laicīgi jau gatavojas un meklē sev to dizainu, piemēram, tur grāmata jāmakatē, ja? Man ir bijis, kad es saku, zini, kā es tev pēc mēneša došu ziņu, vai es to darīšu vai nedarīšu.
Un tas, ka es esmu sev iedevusi to, pirmkārt, man liekas, ja tas cilvēkam tas nederēs, viņš nebūs gatavs mēnesi gaidīt, nu tad jau tas jau pirmajā vietā nebija priekš manis, ja, nu tad varbūt, nu tad man nav lemts. Bet tas cilvēks, piemēram, saka, jā, es ar tevi gribu, es gaidīšu, tas ir ok, tu man pēc mēneša saki, ja. Nu, un es arī, protams, saku, nu, ja es to nedarīšu, tev ieteikt kādu citu. Un tad paiet tas mēnesis, un tad es esmu tajā skaidrībā un saprotu, ka jā, es šito varu darīt, es šito varu uzņemties. Un tad es to uzņemos, man ir tā pilnīgā skaidrība, un es tev pat pateikt nevaru, cik plūstoši parasti man iet tie projekti, kur es sev esmu ļāvusi nonākt tajā skaidrībā, vai es to gribu uzņemties vai negribu. Un vispār, kopš esmu sākus, pirmkārt, arī iemācīties pateikt, nē, arī tas ir jāiemācās dzīvē, man liekas, visiem cilvēkiem, ja? Un ka tu neuzņemies to, kas vienkārši tev nav pareizi, kur jau ir no sākumā tu kaut kāds spiediens vai no ārpus vai vēl kaut kas, ja, un ka tu iekšējais spiediens, cik tev liekas, nu nē, man ir jāizmanto savu iespēju, man ir jāizmanto savu izdevību. Un šis man ļoti, ļoti daudz ko pamainīja, un es uzreiz to pamanīju, ka tad, kad es tos lēmumus pieņemu lēnām, visi tie pieņemtie lēmumi, viņi aizved mani tādā, mierīgākā gultnē, tādā, tiešām, viss iet daudz plūstošāk. Savukārt tur, kur es neiedodu sev to laiku, un kur es sasteidzu, un ik pa laikam man vēl tagad gadās kaut kādas lietas sasteigt, ja, kaut kādus lēmumus. Vienalga, vai tie ir lēmumi, ko es pati esmu izdomājusi, ja, un pati viņiem sekojusi, vai tie ir kaut kādi lēmumi, kas ir tā kā saistīti ar citiem cilvēkiem. Bet tur, kur esmu sasteigusi, es redzu, kāpēc tam ir šī pretestība, kur es dusmojos pati uz sevi par kaut ko, kur vienkārši visu laiku ir kaut kādi izaicinājumi tajā procesā, ja vairāk. Un visticamākais tas, un īstenībā šie izaicinājumi, viņi mums vienmēr māca. Tie ir īstenībā tie mūsu sarkanie karogi, ja, kur mēs esam kā manifestors ar dusmām, ģeneratori ar frustrāciju, ar neapmierinātību, ja, projektori ar rūgtumu, kur viņi sastopās, reflektori ar vilšanos. Ja. Tur tu skaties, kā es līdz tam nonācu? Un tu padomā, kā tu pieņem to lēmumu, tas ir viens, un vai tu sekoji savai stratēģijai? Respektīvi, vai tu sekoji vilkmai, vai tu informēji, vai tu sagaidi īsto uzaicinājumu, ja? Tā kā skatāmies, kas mūs noveda līdz šim sarkanajam karogam mūsu ceļā. Tālūk. Labi. Es domāju, ka šeit arī apstāšos. Es protams, varētu vēl daudz piemērus stāstīt, bet es ceru, ka ir skaidrs, ko nozīmē gaidīt, sagaidīt skaidrību, ja? Tātad šī noteikti nav ātra lēma pieņemšana, un galvenais, es gribu, lai tu saproti, ka tev ir jādod sev atļauja gaidīt un nevajag steigties. Nevajag steigties. Pat ja otra puse pasaules steidzās savos lēmumos, ja? Tā kā saprast, ka nē, tev nav jāsteidzās. Tev ir tavs iekšējais process, tev ir tavs process, kā tu pieņem lēmumus, un viņš nav steidzīgs, jo tagadnes mirklī nav patiecības. Tagadnes mirklī, iespējams, ir pārāk daudz emociju. Viņas ir piesātinātas, vienalga pozitīvā vai negatīvā veidā piesātinātas, bet viņas var būt pārāk daudz. Un te ir, protams, atkal tas stāsts par to, kā es saku, tas tāpat kā tu ieej veikalā, ja, ieraugi kleitu, es nopirkšu to kleitu. Un tu viņu nopērci, un nākamajā dienā jau vai vispār pēc mēneša skaties, kāpēc es par viņu nopirku, ja es viņu vispār nevelku, ja? Un tad tu vēl dusmojies, ka tev ir kaut kāda lieka lupata skapī, kuru tu vispār nekad neesi uzvilcis un vēl naudu par to izmetis. Un tas ir tas tāds, ka tu sasteidzis lēmumu, ja? Un tāpēc ar jebkuru lēmumu, nekrāsim tās liekās drēbes skapī, ja? Iedosim sev laiku, un tad mēs nopirksim to īsto apģērba gabalu priekš sevis. Bet par to apģērbu gabalu runājot, emocionāla skaidrība var arī būt tāda, ka tu jau sen zini, kādu apģērbu tu gribi, tev ir kaut kādas, tur Pinterest tāfeles vai vēl kaut kas, un tu zini, ko tu gribi, bet tu nekur to neesi redzējis, ja? Un tad ir kaut kāda diena, kaut kāda randa, varbūt kaut kādā ceļojumā aizbrauc, tev vispār nav plāns pirkt nekādu apģērbu, ja? Bet tu pēkšņi ieraugi to savu, to apģērbu, izsapņoto kleitu, vai es nezinu, ja? Un ieraugi tieši tādu, kā tavā Pinterestā. Un pēc būtības varētu teikt tā, tu ieej veiklā un tu nopērc viņu, tā kā spontāni. Varētu teikt, tāda spontāna rīcība, iegāju nopirku. Bet vai tas nozīmēs, ka tas bija tā kā tev nepareizs lēmums? Visticamākais, ka nē. Tāpēc, ka ja tu jau iepriekš esi savā višlistā to ielicis, tev ir tā kā jau skaidrība, es šitādu gribu, ja es kaut kur tādu ieraudzīšu, es to nopirkšu, ja? Pēc būtības tu jau esi par to domājis, un tu jau esi sajūtis, un tu jau esi izlēmis. Un tad, kad tu ieraugi pēc tā mēneša vai cik tur, ja, tev jau ir tā skaidrība, un tu tā ātri rīkojies. Tāpēc, ka tu to esi jau darījis, tā kā jau domājis par to lietu. Ja? Tāpēc arī tur jāskatās. Tā kā tas nenozīmē, ka tu vispār nevari tur impulsīvi kaut kā rīkoties. Ja? Bet atkal,
ko tas impulss, kurā mirklī, kā viņš izpaužās. Jo, piemēram, es arī zinu, ka man ir ļoti daudz, ko es izdaru, it kā tā kā pēkšņi vienkārši sekojot tam savam manifestoru impulsam, bet vienlaikus daudzas lietas, ko es izdaru, esmu par viņām kaut kad iepriekš jau domājusi. Un tas ir par ļoti daudziem projektiem arī, ko es palaižu, un ļoti, ļoti impulsīvi īstenībā bieži daudz ko palaižu. Ja? Vienkārši tā kā pēkšņi tagad man vajag, man ir enerģija, un es jūtu, un tā enerģija man virza, un es vienkārši nevaru viņai tā kā nesekot, ja, un es rīkojos. Bet arī tas pats tēlījuma dalības telpa. Es īstenībā viņu gribēju palaist jau pirms gada. Ar prātu es viņu gribēju palaist, es jau tā kā biju uztaisījusi vizuāļus, es jau biju sataisījusi visus reklāmu tekstus, bet kaut kā nebija īstā, man nebija skaidrība. Un burtiski, var teikt, gandrīz gads pagāja, kad es tiešām tos tēlījumu palaidu. Un tad man vienkārši atnāca, tagad man ir jāpalaiž šis. Tā kā es vienkārši kā sajūtu, un es nevarēju to nepalaist. Bet īstenībā es to jau, man tas arī ļoti ātri to varēja izdarīt, tāpēc, ka es jau biju visus tekstus sarakstījusi, gan arī pirms, es kaut ko tur pamainīju, protams, ja, jo kaut kāda skaidrības rezultātā vēl kaut kas tur, pamainījies, jā. Bet, pēc būtības, jā, man bija tāda pilnīga skaidrība, un tāpēc es arī nevaru pateikt, cik tas laika prasa, kurš lēmums, kāds tev varbūt tev skaidrība vajadzēs gadu, kādreiz tev skaidrība vajadzēs 3 mēnešus, man liekas, ka 3 mēneši pagāja, kamēr es izlēmu pārvākties no Rīgas uz laukiem vai nepārvākties, jā. Un beigās es pat, es vienkārši nevarēju sagaidīt, kad mans partneris tā kā beidzot izlems, jā. Jo man jau likās, Dievs, man jau ir apnikuši savu viļņu, tad ir jā, un tad ir nē, tad ir jā, un tad ir nē. Un beigās man saka, Dievs, vienkārši jābrauc un jāskatās, kā būs, un tad arī es sapratīšu, ir vai nav. Un viss bija forši galā, jā. Bet, tā kā tur nav tā viennozīmīga, un tikai tad, kad es pat ieteiktu, ja tev ir emocionālā autoritāte, ievies tādu emocionālās autoritātes žurnālu, kur tu vienkārši, tad, kad tev ir kaut kādi lēmumi, izraksti, pieraksti, paskaties, kādas ir tavas sajūtas par to lēmumu. Vienkārši pieraksti savas sajūtas. Un tad tev arī interesanti paskatīties, arī būs tīri par tiem laika rāmjiem, cik ilgs laiks paiet, lai tu tiktu skaidrībā. Jo katram tas var būt ļoti individuāli. Un, kā jau es teicu, arī atkarībā no tā, cik liels ir lēmums. Ja? Tālūk. Labi, paldies par uzmanību. Pusstunda emocionālajām autoritātēm. Es ceru, ka 50% no jums šo novērtēs. Jā, ļoti interesanti, cik daudziem ir emocionāla autoritāte no tiem, kas klausās, bet tā kā paldies, tas arī par šo autoritāti pagaidām viss. Ja kādi vēl jautājumi, vai tie ir praktiski, varbūt gribās kaut kādas situācijas saprast, vai padalīties ar savu stāstu, kā tu redzi, vai tev, tas strādā, tā gaidīšana, liekas, galīgi nestrādā, ja nē, varbūt būs cilvēki, kurš teiks, es pieņemu lēmumus impulsīvi, man tas strādā, un viss ir baigi labi, ja? Atkal, es gribu vienkārši atgādināt, ka klausu sevi un klausu savai sajūtai. Arī man ir bijuši lēmumi, ko es esmu pieņēmis ātri, nesagaidot skaidrību, un es nevaru teikt, ka viņi visi ir bijuši nepareizi, ja? Tā kā tā nav, kad, Dievs, ja tu neiedos savu laiku, tad tu točni iebrauks auzās, ja? Tā nav. Klausam sevi, ja? Jo autoritāte esi tikai tu pats, tā ir tava iekšējā sajūta, ja? Un ja tev iekšējā sajūta saka, kas tev ir jādara, un tad, kad tu galvenais ir iemācīties, saprast, kurā mirklī runā tos prāts, un kurā mirklī tiešām tās tavas, ieklausīties tajās savās patiesajās sajūtās, ja? Jo, kā es teicu, prāts runā caur viltus es bieži vien, un tas ir tas, kurš tevi parasti steidzina. Ja? Un kurš tev saka, tev nevajag gaidīt. Kāda gaidīšana? Tev dzīve paskries garām, kamēr tu gaidīsi. Prāts tev to saka. Bet tu savā dzīvē neko nevar nokavēt. Vienmēr tu atceries. Ja? Tā kā, lai izdodas sekot savām sajūtām un savām emocijām. Un noteikti padalies, ja tev ir ar ko dalīties šajā kontekstā. Paldies tev!